Cilvēks, kas iedvesmo, manuprāt, tā noteikti ir Ingūna Lukaševica. Viņa šajā Daugavas stadiona ledus hallē jau no 6 gadu vecuma ir uz slidām. Neskatoties uz panākumiem daiļslidošanā, 19 gadu vecumā viņa daiļslidošanas slides nomainīja pret hokeja slidām. Ingūna ir viena no nedaudzajām sievietēm, kas ir trenējusi sieviešu hokeja komandas ārvalstīs, konkrētāk Austrijas sieviešu hokeja klubus, kā arī U18 Austrijas valstsvienības izlasi. Nu jau 2 gadus Ingūna ir Latvijā un trenē mūsu pašmāju sieviešu hokeja klubā Sāga meitenes. 13 gadus es pavadīju daiļslidošanā, un tad vienkārši man nebija vairāk daiļslidošanas slides. Atceros kaut ko pamēģināt, jo iztikt bez ledus es nevarēju. Un tuvākais, protams, bija pamēģināt ar draudzenēm vienreiz iziet ledus laukumā hokeja slidām, kur man tika uzreiz pirmajā reizē forma, un tā es arī tur esmu palikusi jau šos 19 gadus. Mana meita arī spēlē hokeju, un man nav nekāda pretenzija par to, jo cilvēkiem ir mazliet stereotipi, ka sievietēm ir jādara kaut kāda, tikai daiļslidošana, un šis ir vīrišķīgs sporta veids. Tu tā stingri turies pretī tam stereotipam? Es stingri turos pretīm tam, jo sieviete ir ļoti spēcīga pēc būtības savas. Tā ideja, kādēļ varbūt es spēlēju hokeju, pierādīja to, ka šo vīrišķīgo sporta veidu var spēlēt skaistas sievietes. Ne jau par saviem es to runāju, es runāju vispār meitenes, kādas ir apkārt, kas to dara. Jā? Viņas ir ļoti izteiktas personības. Ļoti izteiktas personības. Un viņām ir katrai šis stāsts apakšā savādās. Kādēļ hokejs? Man tādēļ, ka es gribēju pierādīt, ka es varu to, ko nevar citi. Kas ir tas labais, ko tieši tu esi guvusi no hokeja? Es pazaudēju sev hokejā un tur arī atradu, kā lai pasaka. Jo nodarbojoties ar hokeju vai vispār sporta spēlēm, man šajā gadījumā tas ir hokejs. Cilvēks priekš sevis atrod daudzas lietas, dzīves gudrības pat varētu teikt. Jā. Manuprāt, Ingūna ir lieliska trenere. Viņa vienmēr ienāk ģērbtuvē, uzreiz visu ģērbtu, uzslaida, uzklauks, un viss paliek laimīgāk. Pirmais, protams, lielākais sasniegums bija iekļūt Latvijas izlasē. Tur es 15 gadus nospēlēju. Lielākais nākamais panākums bija, protams, aizbraukt uz ārvalstīm kā spēlētājs, domāju, ja, kā spēlētāja iegūt balvas, kā labākais spēlētājs, kā labākais aizsargs uzbrucējs, All-Star tīmā Austrijā iekļūt. Nu, un vislielākais, protams, ir kā trenerei. Es 3 gadus piedalījos U18 meiteņu jauniešu izlases trenēšanā. Kāpēc tu sāki trenēt meitenes? Tu varēji turpināt savu karjeru? Pavisam nejauši, starp citu. 2 gadus man bija pauzīt, kad es nenodarbojos ar hokeju, un man piedāvāja atbraukt uz Austriju kā daiļslidošanas trenerei. Aizbraucot uz Austriju pēc pusotras nedēļas tur, un man piedāvāja jau apmācīt slidošanas tehniku tam klubam hokeju, kur es pieteicos, un pēc gada es jau tur biju spēlējušā treneri. Un šobrīd tu trenē latviešu meitenes, un tev ir kaut kādi mērķi attiecībā uz viņām. Zinu, ka viņas piedalās entuziastu līgā. Arī Latvijas čempionātā. Tad mums ir unikāls gadījums. Pirmo reizi sieviešu klubs ir piedalījies vīriešu čempionātā pastāvīgi visu gadu. Jā. Panākumi ir dažādi. Jā. Pārsvarā gūta pieredze laba, spēļu pieredze. Bet, protams, lielākā mērķis varbūt ne gluži mans, bet, domāju, visas Latvijas sieviešu hokeja sabiedrības mērķim būtu jābūt tādam, kad izaudzināt jauno maiņu, jo ja mums te ir 11 gadi blakām, ja, kas ir spējīgs varbūt uz priekšu nākotnē spēlēt izlasē, tad ārvalstīs, Eiropā un pasaulē visur ir jauniešu meiteņu izlases. Mums Latvijā tas viss vēl ir priekšā. Tad tu trenē ne tikai Sāgas meitenes? Jā, man viens no vaļaspriekiem, teiksim, tāda ļoti interesē ir tieši power skatings. Es esmu centusies cilvēkiem 50, 60, 70 nav bijis, jau 50, 60 gados iemācīt slidot. Varbūt kādam nav dotības vai kādam nav, teiksim, fiziskās īpašības, ar kurām viņš varētu mācīt slidot. Ja. Man ir gadījies arī privātas stundās trenēt puisi, kurš reāli fizisko īpašību dēļ varbūt, ka liktos, ka nevarētu. Ja. Viņš izgāja savā dzīvē diezgan daudz cauri ar kādu entuziasmu, ar kādu prieku un kādu, teiksim, iedvesmu viņš to dara. Un kad tu vienkārši strādā ar šiem cilvēkiem un tu redzi, ka to, ko tu dod viņiem, viņi ņem pretīm tā kā ar karotēm un iznāk.
Ja cilvēks grib kaut ko, viņš var sasniegt visu. Ja katrs cilvēks ir unikāls. Vajag tikai gribēt, un ja grib, tad var sasniegt visu. Vienalga, par kādu tēmu dzīvē tas būtu. Arī parādīt, ka sievietes var spēlēt. Arī parādīt, ka sievietes var spēlēt foršu hokeju. Vienalga, kur dzīvē, personības attīstībā, mīlestībā, ikdienā, ģimenē. Visu var panākt, ja kaut ko grib. Priekš manīm ir neiespēja neslidot. Man liekas, ka tas ir pats galvenais. Un mana meita jau pirmos mēnešus, man liekas, manā ķermenī pavadīja uz ledus. Un tad, kas viņai cits atlika? Daislidošana mums kaut kā nesanāca. Māma visu dienu uz ledus, vai ne? Jāspēlē hokejs.